Visiem sveiki! Tiem, kuri vispār sāk ar šo video, bet ir jāatgriežas pirmajā daļā, kad mēs šuvām leginsus. Mēs turpinām šos lekālus ņemt. Jā, tā ir otrā daļa, mēs šūsim maiciņu. Man ir izgriezta detaļa jau. Jums ir jāizgriež no papīra, iepauzējat, izgriežat un tad atgriežaties pie manis. Jums priekš šīs maiciņas ir ielikt šāds audumiņš melns. Tā ir mākslīgā āda, plāna. Jums ir kvadrātiņš, man ir tāds gabaliņš. Šis audumiņš velkas šādi. Šādi. Un ja pagriež šādi, viņš gandrīz nevelkās. Nu ļoti, ļoti minimāli. Jums ir jāliek sev šādi, lai velkās. Un tad jūs izvietosiet šo lekālu šādi. Mēs tā ekonomiski parasti mēģinām izmantot tās audumiņas. Jā, tad, ja es tagad tā šādi izvietošu, tad man kaut kādi mazi gabaliņi paliks. Un ja es šādi smuki izvietošu, tad man paliks vēl kaut kam, un es varēšu vēl kaut ko sašūt. Runājot atkal par pārvilkšanu, šeit es pateikšu, ir cita tāda nianse interesanti. Vislabāk šeit var izmantot tieši ziepes gabaliņu, nu vai atkal krīdu. Jo vispārējais nederēs, ir arī citas metodes, kā pārvietot lekālu uz audumiņa. Par citām metodēm es izstāstīšu citās kaut kādās reizēs. Runājot par adatiņām, šeit ir tāda situācija, ja jūs, piemēram, baigi plānot kaut ko tur priekš Etsy šūt, Etsy.com, jā, es domāju, ka daudzi zina, kur drēbes gabaliņš varētu maksāt, ak, Dievs, par 50 eiro par gabalu. Tad, nu, tur ir visam jābūt baigi perfektam. Un tad es nerekomendētu izmantot adatiņas, jo viņas atstāja tādus nesmukumus iekšā, to es parādīšu. Jūs redzēsiet, neredzēsiet, nezinu, meitenes. Nu, lūk, šādi redzat? Lūk, kas mums paliek. Un viņi paliks, meitenes. Tāpēc, ja jūs izmantojat tādu audumiņu, labāk neizmantot tomēr tos visus adatiņas, labāk tomēr pārbraukt ar kādu ziepīti un vienkārši viss būs baigi smuki. Runājot labā, kreisā puse labā, tomēr ir tā, kur ir tas tā kā mākslīgā āda, jā, kreisā puse ir tā kā tāds kā audumiņš. Labi, es jums rādīju iepriekšējā video, kā izmantot adatiņas. Es neizmantošu, es vienkārši apvilkšu. Bet arī, kad jūs apvelkat, piemēram, ar krītu vai ar ziepes gabaliņu, nu arī jūs varat saspraust nedaudz, ja jums tas ir vajadzīgs. Tad, kad jūs šūsiet jau baigi tur dārgas drēbes, tad vienkārši ņemat un apvelkat, un tas arī viss. Un griežam ārā, redzat? Un viss, un mēs griežam par šīm līnijām ārā.
Lūk, meitenes, man ir izgriezts. Šī man būs kreisā puse. Tā. Ko mēs darām? Mēs pagriežam ar labo pusi un noliekam sev priekšā muguriņu. Šī ir muguriņa, kur ir tā kā satelīts. Es lipeklīti nesagatavojos, atvainojos. Tā, es izgriezīšu savu lipeklīti. Jums lipeklītes ir izgriezts. Paņemat savu lipeklīti. Tā, jums ir lipeklītes. Lipeklītum ir divas daļas. Te arī nav svarīgi, kuru jūs griezīsiet. Šūsiet, es atvainojos. Bet, ja kurā gadījumā, ja izvietojam aptuveni pa viducīti, šī ir labā puse, meitenes, auduma labā puse. Vienu mēs izvietojam uz labās puses, un otru mums ir jāieš uz šeit. Un šādi, jā, tāpat kā mēs ar legensiem darījām, es eju šūdu. Es iepriekšējā video teicu, ja tie, kuri ar rotas ņēma šuju, tad nošujiet jākurā vietiņā, citā vietiņā. Tie, kuri šuja ar šuju mašīnu, nošujam pa viducīti. Tie, kuri ar rokām, pa maliņām vienkārši. Ir vēl lipeklīši, kuri ir tā kā uz skoča, divpusēju skoča, teiksim tā. Bet mana pieredze ir tāda, ka viņš neturās. Lūk. Lūk, šādi izskatās. Jā, un tagad mēs varam aizvērt. Un mums būs tā. Nu, ja, piemēram, lipeklītis ir garš visā garumā, tad būs smuka strīpiņa tāda gara. Es dažreiz izmantoju garos, dažreiz es vienkārši tā izdaru. Lūk, un tagad šī mums ir labā puse. Mums ir jāsliek sāns ar sānu. Šie ir divi sāni. Tas ir aizmugurējais sāns, tas ir priekšējais. Un arī šeit aizmugurējais sāns un priekšējais sāns. Mums ir jāsliek šādi. Un šeit ir jānošuj. Tā, jā. Šeit mums sānā ir jānošuj 0,5. 0,5 no maliņas.
Lūk, šādi meitenes. 2 sāniņi nošūti, tā ir kreisā puse, jā. Lūk, aizmugurīte. Un šīs maliņas, sāna maliņas, mēs varam nedaudz nogriezt. Bet atkal, es teicu iepriekšējā reizē, un arī tagad atkārtošos, ir baigi. Ko es daru, ja vispār ir ļoti īstos šautumus un gribas, lai šeit ir smuki un neīst, un jums nav overloka, jums nav coverloka. Viens no variantiem ir 2 šuvītes uztaisīt, un tur, kur ir otrā šuvīte, maksimāli to vienkārši nogriezt. Tā kā 2 šuvis uztaisam. Jā. Tā, un vēl te ir tāda nianse. Ja mums nedaudz, tā, redzat, jā, uzmana baltā fona, redzat, nedaudz ir šķība tā apakšiņa, tas nav nekas tragisks, mēs vienmēr varam nogriezt, un ja mums būs jāizloka, mēs arī aizlocīsim, piemēram, mums būs smuka tā apakšējā maliņa, es tad vienkārši nogriezīšu nedaudz, izpacēšu. Lūk, izveram. Un mums ir gatava maiciņa. Nu, šeit gan viņi izskatās tā kā vestīt drīzāk, jo tāds autumiņš, ja tā būtu trikotāža, tad tā izskatītos pēc maiciņas. Lūk, viņa ir gatava. Es uzlaikošu savai dāmai. Tā varbūt es citāju uzģēpšu, lai jūs varētu labāk redzēt, laikam, jo melns uz melnu varbūt nebūs ok. Un šādi mums izskatās. Lūk. Neļauj šūts. Lūk, pilns komplektiņš izskatās šādi. Lūk, meitenes maiciņa ir gatava. Nekas vairāk nav vajadzīgs. Bet kāpēc es arī liku šo autumiņu, jo no viņa ļoti vienkārši sašūt. No viņa ir vienkārši sašūt, viņš nav jāapstrādā, tāpēc arī es liku, un te ir maksimāli vienkārši. Bet kā es arī teicu iepriekš, kad ja jūs paņemsiet tomēr šādu autumu, tad tik vienkārši nebūs, jo mums ir jebkurā gadījumā kaut kā šitais viss brīnums jāapstrādā. Jā, kaut kā jāapstrādā. Tas nozīmē, tur jau ir jādomā, kā labāk to izdarīt. Un es parasti tad izgriežu 2 detaļas šādas, un tad es nošuju. Tā kā man te parādīt grūti. Šeit un šeit. Un abi rokriņķi jānošuj. Un tad mēs izveram un nokudinām, un jums sanāk šāda detaļa ar apkaklītes apstrādē, rokriņķi būs apstrādāti, un tad jūs izdarat to, ko mēs šodien darījām. Un tā kā viss būs ok. Nu, tur ir jāmēģina, varbūt tas arī ir jāprāt, lai mums būtu skaidrība, kā tur izvērt un tā tālāk. Ja? Bet tas jau ir sarežģītāk. Lūk, šodien tas arī būs viss. Nākamais video būs arī komplektiņš, kur būs svārki un nedaudz sarežģītākā augšņa. Visiem čau!